Rihards un Gatis reiz sapņoja kļūt par roksvaigznēm, bet tagad viņi ir parasti pusmūža vīrieši ar savu viedokli par mūziku un sarunājas virtuvē pie mātes. Vecumā viņi nopirka kamertoni, es pēc kamertoni skanoju. Nē, nu es varu pateikt, kāpēc jūs vairs čaļi neviens neaicina, bet liek jums maksāt. Kad tu pēdējo reizi pliksus skatos uz kādu čalīt? Jā, vot šovi bija tas, kas nogalināja. Baigi drūmi, neviņš to neklausīs, es citu. Sarunas mātes virtuvē. Kāpēc man tās austiņas vajag? Es nezinu. Es mēram sapratu, kā es jau dzirdu. Mēs varam Andris galvas tā kontrolējam šeit. Nu, lai Andris kontrolē. Kur palika? Nu, Nazare, tā ir tā dzēra muzika, jo to jau tikai var dzērumā klausīties. Nu, viņi var arī bišķiņi skaidrā, bet, teiksim, uz koncertu skaidrā nevar iet, es domāju. Pa garlaicīgi būs. Nē, es biju, kad viņi jau var spēlēt. Nē, tagad vispār tu esi redzējis, kā izstās jaunais Nazare. Es zinu, ka tur takam tikai basists palicis bija, ja? Basistam dēls. Ok. Šitas Man kaut kā divi akoli. Makaferijas beigās ir vēl pats vecais. Tas ir tas dziedātājs, viņš nomira. Kāds sakars? Šeit, ka viņš nomira, jā. Nevar būt. Nē, dzied. Tur tagad kaut kāds čalis, kas tiešām no kaut kāda kroga izvilkts vienkārši rārā. Es par šito tieši domāju, es vakar klausījos kaut kādu jesu un skatījos laivu, ko, nezinu, pāris gadu atpakaļ viņas laivas. Un tur vienkārši no tā īstā jesa ir kaut palicis tikai, man liekas, tas ģitāris, kurš izpējās jau pirms 10 gadiem, ka viņš nomirst, ka tur nav varianti, bet viņš palicis pēdējais. Un bundzenieks, kurš arī nav no pirmsākumiem, viņš kaut kad pievienojas, bet, principā, viņi saucās jes, bet tur reāli nav neviens, beigās tā, ka tu vari uztaisīt grupu, tu esi kaut kad viņā spēlējis un braukt un pasniegt, ka tu esi tā grupa, un tas ir dīvaini. To es nesaprotu līdz galam. Bet līvi? Vispār tur ir kaut viens? Tas arī tas pats variants, jā. Kas tur ir palicis krieviņš jau un šitas te... mucinieks, jā. Tas tā kā tad jau nav tik slikti. Jā, bet tikai šīn, ka, piemēram, tu var būt kaut kāds bijis trešais basists pirms tik tur 10 gadiem, un tad tagad tu pasniedz, ka tu brauc ar to grupu spēlē. Bet zini kā, īstenībā nav nekāds baigais pārsteigums. Mēs runājam par kaut kādiem 70. gadu, 60. gadu grupām. Kopš 70. gada ir pagājuši 53 gadi. Jā, viņi tie cilvēki, kurš nebūs ilgos dzīvē. Es tikko skatījos Rolling Stone, tam Keith Richardam ir 80 gadu jubileja. Vispār visu cieņu, ka viņš izdzīvoja līdz 80, bet 80 gadu jubileja. Tā kā es gribētu teikt, ka 70. gadi ir beigušies. Reāli mūzika beigušies. Viņi vairs nevar spēlēt. Un es kaut kad arī klausījos, ir šitas tā grupa Classic Rock Show vai kā viņi saka, kaut kas tam līdzīgs. Un viņi vienkārši tur savāc profesionālu muziķu, un viņi vienkārši spēlē tos, es negribētu teikt, ka visus tos labākos gabals, tur pa vidu ir arī kaut kādi brīnumi, bet reāli viņi spēlē muziku, jo to muziku vairs dzīvē paklausties nevar. Tas ir tas, kad tu saki kaut kāds 3. basists, 5. basists, ja kaut kāds basģitārists ar savu dēlu un kaut kādi 3 viņi piedzīvotāji kopā. Ja, tas ir tas, kādā veidā. Nav. Tas ir beidzies. Nē, protams, tieši tā. Tur tas, ka mēs esam dzirdējuši kaut kādas tās vecās grupas bišķi laivā, tas vispār vēl būs unikāli, jo tur tās pašas Queenas, ko tur vēl ne. Queen ir varbūt vienīgais, ko vēl varētu noklausīt. Pa vecu jau arī. Viņi jau pirms 15 gadiem bija pa vecu, bet tad vēl viņi turējās vēl. Bet viņi vismaz nomaina, ka to dziedātāju tad ir kaut kāda tur, viņš var padziedāt, jā. Un tas ģitārists, godīgi sakot, ir labi saglabājies priekš 7 gadiem. Viņš labi saglabājies, viņš var paspēt. Tas jā, viņš tur nelēkā pārāk, arī viņam nav tur. Kur tu lēkāt? 80 gados jau nav variants. No gadiem. Nezinu, varbūt ir palēkāt. Bet redz, pieprasījums ir. Ne, protams, ka ir tāpēc, ka vēl jau tā paudze, kas viņas klausījās, tā viņiem bija 20, jau tagad vēl ir 65. Jā. Un kaut kādi jau, protams, ir jaunāki paudze klausās. Un cik tad 65 gadnieki iet uz tiem koncertiem? Es neesmu bijis uz koncertu, nezinu, cik ilgi. Mēs ar Andru bijām uz to basistu kaut kādu super duper, bet nebija klausāms vēl Covid sākumā. Tur reāli bija, es nepārspēju, bija 7 cilvēku to koncertu. Bet tā kā viņi tiešām te šeit bija labi, viņi nebija ilgi arī izturēt, nevarēja to, ka viņš virpināja tā basu vienu to pašu laiku kaut kādas skalas. Bet tas bija nožēlība, ka atbrauc Latvijas grupa kaut kādā, tirgo biļetes tur par 25 eiro bez mazvai, un vienkārši 7 cilvēki aiziet. Bet tas bija tāds Covid jau sākums. 7 x 25, tomēr 175. Jā, bet skaties, kā grib. Man liekas, ka viņi principā gribēja nespēlēt, bet vienkārši, domāju, uztaisīs, tad mēģīt paspēlēt kaut ko, drūmi izskaties. Cik apmeklēts bija tavs apmeklētākais koncerts? Neapmeklētākais. Mans? Jā. Es nezinu. Pilsētas svētkos mums nebija neviens cilvēks, tikai apsardze. Tu jau pats piedalījies tur, tā kā tev jāzina. Mums bija apsardze un kaut kāds tur, kas stends, kurā tirgoja kebabu. Jā, es biju. Jā. Tā kā, man liekas, mūsdienās, ja muziķi spēlē, godīgi sakot, vai tad muziķiem baigi maksā? Kāda atšķirība? Tur ir 1 cilvēks, 2 cilvēki.
Maksā, jā, bet vienkārši, ja tu brauc kaut kādā turē un tur neatnāk neviens un tā drūmi, vienkārši, ko jums to valsts padomā, tad vienkārši bezjēdzīgi braukt. Nākamreiz jūs nebrauc tādu vietu. Jā, bet varbūt, ka viņi nevar arī baigi gaidīt, ja tur tikai 7 cilvēki. Jā, labi. Pastāst, Gati, kā tu nonāc mūzikā? Tā sanāca. Tu man piezvanīji, Tā arī tas bija. Tu piezvanīji un pateici, ka tu meklē bundznieku. Ja tu prasīs vokālists, būtu teicis, ka es neiešu, nafig man tas vajadzīgs. Bet bundznieks tas toreiz bija stilīgi. Tas bija stilīgi. Dziedāties, tas bija sūdīgi reāli. Pat ja nebija bungs, vai nemāc tas pofīgi. Bet tu varēji teikt, es nezinu bundznieks. Tev galvenais vajadzēja tās bungu, tos kociņus nopirkt. Tā kā īstenībā arī lēts pasākums, tu bija normāli nopērts bungas kociņus, tu saki, ka tu esi bundznieks grupā, nosaukums forši vēl ir. Un viss pārējais, tas nav būtiski. Tā arī mēs tur nonācām, aizgājām, paskatījāmies un spēlējām. Bet man liekas, fascinējošākais, ka es varēju teikt, ka mēs esam grupā, kur sastāvējam vairākus kādus 3 līdz 4 gadus no mums 2. Ja? Un vienas ģitāras un, es nezinu, tas bija mikrofons vai tas nebija mikrofons, grūti pateikt, kas tas bija. Mums tā bija mikrofons? Es neesmu pārliecināts, kaut kas līdzīgs mikrofonam bija, bet mēģinājām par sastāviem no ļoti gariem taviem solo, kuras vienkārši tu spēlē ģitāru, tev vienkārši nebija tik garlaicīgi droši, ka vienam spēlēt. Ja? Tādā veidā vispār, bet, jāsaka, tas jau bija arī mazliet cits laiks, man liekas, jāņem vērā. Tas bija tas laiks, kad cilvēki vēl nodarbojās ar muziku, un kad muzika nozīmē kaut ko. Ja es vispār nākot šeit un domāju reāli, ar visām tām pārmaiņām, ja man tagad pajautāt, kas ir mūzika, es nezinu vispār, es varu atbildēt reāli šo jautājumu. Varbūt tu zini, kas ir mūzika? Tas jau pārāk tāds filozofisks jautājums, es nezinu. Man jāpadomā būt par tādu pirms tam, bet es domāju, pastāst vēl šito, vai tu atceries, kā mēs tieši satikāmies, jo es tieši to atcerējos. Kā tas notika, tas pasākums? Nav reāli nekad bijis atmiņā. Labi, nav bijis. Jā. Šo to es atminos. Viss bija pareizi. Mums jau tas bija laiks, kad pirms cik gadiem tas bija? Pirms daudziem gadiem. Tas bija laiks, kad mobila telefona bija tikai centru skolas skolēniem. Man nebija mobila tāruņa. Tas bija tāds bonus, kas nebija. Tad mēs sarunājām, ka mēs satiksimies parkā, tad pie kongresnama. Un tad jūs, protams, kā parasti kavējāt. Tad es domāju, ka es jau biju izbasies. Domāju, labi, kaut kāds čalis te sēž, jāiet pajautāt, vai viņš nav Rihards. Domāju, ko te es vienkārši sēdēšu. Pajautāju tam Krieviņam, vai viņš nav Rihards. tas nebija tas? Nebija īstais. Un tad, tad ir pārējais, tur bija tādi 2. Jūs bijāt, kā parasti, jūs tad prātīgāk, jūs no sākuma nopētījāt, pagājāt 2 tā garām un nopētījāt, kurš tas varētu būt. Man, protams, bija sajūta, ka cerams, ka tie nav viņi, un visticamāk jau nē, jo man zvanīja tikai Rihards, kāpēc, lai tur būtu 2. Bet pēc otrās reizes jūs tomēr kaut kā pienācāt klāt, un zinu, ka nebija vērti, bija neērti teikt, ka, ziniet, ko, nekā, bet kaut kā. Bet mēs jau tur pastaigājām vairāk, mēs varam nopietni domājam, nevar būt šis čalis, labi, cerams, ka cits kāds pasaka, bet nav cits, neviens nav, tad jau, ka viņš sāk staigāt apkārt, skaidrs, ka tas čalis, bet jāiet klāt, ko darīt, neko. Varianti jau nebija. Zin, ja tev tomēr mums bija pazīšanās ar mūsu tēviem, kas strādāja uzņēmumā, būtu neglīti sanācis. Bet, ko tu padarīsi? Bet tas tieši bija, ka tas laiks, ka vajadzēja sarunāt satikšanos un ierasties. Viņi nevis tā kā tagad, ka tu vari 15 reizes pārcelt. Mums bija sarunāts, ko ne tikos, un viss, un tiekās. Un tu nezini pat, kā izskatās cilvēks, kas tur būs. Nē. Tā ir. Nebija nekāds puķis pūks ar mani. Nē, bet vajadzēja. Vajadzēja avīzi vai puķi, kā tur parasti ir. Kāpēc tu neatnesi? Nebija sarunāts. Ok. Ja tu nezinātu, ka tie esam mēs teiktu, kur tev puķi ir. Nē, labi, puķi arī bija retums. Labi, tavs telefons jau arī bija ļoti interesants. Tu atceries to savu telefonu? Pirmo es neatceros. Es to otro, mums bija vienādi kaut kādi tie Eriksoni. Nē, tie Eriksons, tev bija to antēnu, tik labs man nebija. Ne, bet tas bija labāks, jo viņi nemaz kabatā nevar ielikt, bet to Eriksonu var ielikt kabatā, bet tā bija kļūda, jo viņam bija tāda stingra antena, uz kuras varēja kā tu apsēries, tādu uzdūries uz sānu uz antenas. Tā kā tas bija, tāds riskants pasākums. Jā, un mūsu pirmā mēģinājuma studija patiesībā bija šitajā te Rijā, ja nemaldos. Tā nav visa studija. Skaidrs, ka tā nebija visa studija. Mēs tur satikāmies un vienkārši dzērām, bet... bet tā nebija. Pirmā mēģinājums tas bija, kā teicu, pie manas mājās, ka mēs vienkārši maucām kaut kādas 2 gadus. Nezinu, ko mēs tur... Es neatceros, ko mēs tur darījām. Mēs tur spēlējām dziesmas. Jā. Tiešām dziesmas spēlējām? Un tu zīmēji šos te albumu vāciņus līdz 10. Jā, tas albumu vāciņus sazīmēja visus no paša sākuma jau līdz 6. albumam. Jā.
ar tiem stock Windows kaut kādiem tiem, kas bija, tur bija apmēram 10 bildes, tad man sanāca 6 vāciņi no tām bildēm, vairāk tu nevarēji izspiest. Nebija jau lāga, ne internets, nekas tā kā tie laiki bija vispār interesantāki. Jā, bet es saku, tas ļoti interesanti, kā vispār mainījies ir tas, jā, ja teiksim arī tas mūzikas negribu arī šo vārdu kaut kādā veidā pazemināt, bet, labi, sauksim to par mūzikas instrumentu, kas tev bija, ja. Mūsdienās jau tā nav. Tādus tev nepērk. Viņš nemaz nebija tik slikts īstenībā. Mūsdienās arī ir cits vēl miskats, jo tad kad ienāca tie stagi, un tā parādījās tā miskats, man liekas. Tie vēl pirmie kaut kādi tās miskās Japāņu, nezinu, kas tās bija, man tie bija Japāņu kaut kādi. Viņi nebija tik sūdīgi. Par to cenu tie nevarēja būt Japāņu. Tur 100 lati maksāja ģitāra tajā laikā, un tas jau diezgan daudz bija. 100 lati, protams, ka bija daudz, bet ģitāras vispār maksāja drausmīgi dārgi bija. Viss jau bija dārgs. Tev pirmā starp citu ģitāra nebija elektriskā. To tu nopelnīji par labu uzvedību. Tā man bija 6 stīgu, tā tur 7 stīgu čigāna kaut kāda, jā. Bet tā nebija spēlējuma. Viņai bija viena augšējā stīga spēlējuma tikai, kas pie tam nebija pareizā, tā bija nevis mī, bet kaut kāds tur sīvē, kas tur. Jā, tagad es saku, tas tā interesantāk, ka tādu tu to mūziku arī spēlēji. Es varu pieļaut, ka tāpat rāva pēc tiem parastiem akordiem, jo internets jau arī nebija. Nē, akordus nekāds nezināju. Akordus pirmos iemācījos, ka man kaut grāmatiņu uzdāvināja brālēns, kur bija visi akordi. Sākumā es rāvu pēc kaut kādiem tiem tabiem, bet tur jau arī, viss bija, pēc cik tas uzskaņot tā ģitāra nebija, tad viņi neskanēja tā. Es domāju, kāpēc neskan pēc tās dziesmas, tad laikam jāskaņo. Man vecumā viņi nopirka kamertoni, es pēc kamertoni skaņoju 7 stīgu ģitāru. Es vispār nezināju, kura man tur tā nots ir, kā, ka tas ir lā vai re vai sī vai kas tas ir. Es kaut ko tas nezināju, ko vajag. Es nezināju, ko vajag. Bet tā es skaņoju. Nē, tas bija drūmi. Bet tā bija, tāpēc ir tas mūsdienās tie cilvēki gadījušies, tur ir 1000, es var nopirkt to ātri, pa 3 eiro nopirkt sev tur ķūneri, giči, pa 50 eiro un spēlē, ja. Tajā laikā tu tur ar kamertoni mocijies kaut kādu, kas bija pirms kaut kāda antikvariātā, pēc es nevarēju tā nopirkt arī, kur zīles tā kamertoni. Nē, es zinu, ka es kā vienu brīdi, kad spēlēju ģitāru, mēs mediātors griezu no kaut kādām maksājuma kartēm vai kaut kādām atlaižu kartēm, ja tu nepirkt tādu jaunu mediātoru uzreiz, tikai tāpēc, ka jāpērk mediātors. Bet es pajautāšu tev īstenībā. Labi. Jo es zinu, ka es jau muzikā vairs gadiem neesmu tagad, bet es tagad domāju, kas tu varbūt pats var pateikt, kas ir mainījies, teiksim, tāda festivāla viedokļu vispār, un tu pats jaunāks arī nepaliec. Kā tev vispār ir spēlēt tu muziku? Nezinu, droši vien, ka spēlēt ir palicis vieglāk, tāpēc, ka vienkārši bišķiņi labāk māk spēlēt pa gadiem mācies. Nav nekāda, kaut kā tādi tie stresi, ka tu kaut ko nenospēlēs, vai kaut kāda tehnika nenostrādās, vai kaut kas tāds. Jo tur jau parasti jau bija koncertā, ka nekad nezinu, kas tur vats bija, jo tāds bija, kā bija pirks pirms, nezinu, cik gadiem divreiz lodēts, un viņš vienkārši izbeidzās parasti puskoncertā, vai kaut kāds pedālim baterija beidzās. Tagad tas drusciņi visi tādā, tas pussakārtot. Bet spēlēt, es nezinu, kas ir mainījies. Ir šis tas mainījies, piemēram, un pēdējiem pāris gadiem mainījies tas, ka vienkārši, lai tu kaut kur varētu iet spēlēt, tev jāsāk maksāt pašam par to naudu. Pareizi. Nav runa tikai par to, ka tev ir aparatūra, tas jau, pie tā mēs jau pieradām sen, ka mēs vienkārši visu vadam paši, visu būvējam, visu maksājam, tas ir skaidrs. Bet tagad vienkārši tev vieta prasa, lai jūs varētu pie mums spēlēt, lūdzu, samaksājiet mums 500 eiro, vai 800, vai 1000, vai kaut ko tādu. Nopietni? Jā. Nesauksim šīs vietas pagaidām vārdos. Kāpēc ne? Nē, kāpēc ne? Nē, vienkārši tā ir. Rīgas centrā, principā, vietas. Varbūt tas saistīts ar ziemu, lai gan ir tā viena vieta, kur vienkārši prasa to regulāro taksu vienmēr tādu. Kā tas ir? Viņi atnāk un tev saka, jūs gribat spēlēt, maksāt 500 eiro? 500 eiro par vietas īri. Par vietas īri, un respektīvi jūs pārņemat visu biļešu lietu un visu to? Vai kā vispār? Jā. Ok, tad vienkārši tas modelis mainījies. Tas man šķiet bišķi neloģiski. Es domāju, kuri cilvēki, tās jau nav tādas vietas, kur arēna Rīga, kur tu vari uztaisīt koncertu un tā nopelnīt naudu. Bet par dzērieniem jūs arī dabījāt atkatu? Nē. Tad kāds saka? Tu vienkārši noīrē vietu, lai uztaisītu koncertu. Aha. Tev ir jābūt naudai, tev pašam ir jāproducē. Jā. Visi, tu gribi spēlēt? Viņi paņem naudu plus ienākumu no bāra. Pasīvā pelnīšana. Nē, maloči. Biļetēm tu kā pats var pelnīt, bet vienkārši... 500 eiro, kurš klubs ir pelnījis tikai no biļetēm? Tas ir bijis biļete, dzērienu, viss pārējais, un tad knapi savā galvas kopā. Tā ir. Interesanti. Tas man ir pārsteigums, jo es uzskatu, tas vienkārši nav nopietni. Pie mūsu Latvijas kaut kādas tās situācijas un pie tām grupām. Sanāk ir tā. Ja tevi aicina, piemēram, tā vieta, tad tu ej spēlē, bet ja tu pats gribi uzstādīt koncertu, tas vienkārši nav iespējams. Tu pat esi gatavs, visu investēt savu, vienkārši teikt, lūdzu, mēs nākam pēc savas, ka mēs taisam pie jums koncertu, mēs visu attīsim, uzliksim, visu, ļaujiet mums darīt. Es saku, nē, maksājiet mums vēl par to. 500 eiro paskārbi vispār.
Nu, tāpēc, ka tāpat tās izmaksas tam koncertam būs jau 500 eiro praktiski. Un tad vēl tev 500 jānopelna klāt. Tas patiesi neiespējami. Jā, tas jau nav reāli. Tas ir 1000 eiro, kas nozīmē, ka tev, ja tu prasa 10 eiro no cilvēka, tev ir 100 cilvēkus iekšā. Jā, wow, furč. Tas ir mainījies. Tas ir pēdējais tāds, kas man ir tiešām pārsteidzis. Bet varbūt tas kapitāls man normāli tāds notiek. Cilvēkam vietu viņš tā arī izīrē, kam viņš grib. Nē, tas ir normāli, ka kapitāls, mēs vienkārši domājam, interesanti, acīm redzot, jo tas modelis strādā, ja viņi tādu izmanto. Es vienkārši domāju, ja man tagad bērni sāk nodarboties ar muziku, tad man jāsāk nauda krāt, acīm redzot. Tas krāt, jā, jo tas ir koncerts. Tas ir kaut kāds vienkārši kosmos. Bet vienkārši vēl ir mainījies tas, ka arī tāpēc visi spēlē visās vietās. Attiecīgi agrāk bija tā, ka man koncerts asociējās vienkārši lielajā ģildē ar kaut kādu bilžu festivālu. Tas bija tas, ko man asociējās koncerts. Un tad kaut kādi uz Rīgas svētkiem Doma laukumā labākās latviešu grupas uzstājās. Tā manā jaunībā, bērnībā tā es redzēju koncertu. Vai, nezinu, tur lielā estrāde, kur Hobos spēlē uz 800 gadus, vēl kā tagad atceros. Ja. Bet tad kaut kādā brīdī sāk to, ka visās vietās visi varēja spēlēt, kas man šķiet interesanti. Mazā bārā pēkšņi tur blieza grupas, ja visus skatu nav, bet visi atnāk uzliek komis, un tas viss vēl transformējas, ka tagad visi bliež vēl mazākos sastāvos un tādās vietās. Tādas lielas grupas vispār nav vairāk. Nezinu, pāris kaut kāds, pāris parasti ir kaut kāds Čalis Giču vokāls un tā. Tas, kas mainās. Un cilvēki iet vēl? Es nezinu, cilvēki jau neiet uz koncertām, man liekas, vispār. Viņi iet tikai uz kaut kādām nostalģiskām lietām, tā kā kaut kāds Detlefs uztais savu atgriešanās koncertu, vai kaut kāds Zels Vilkam, kam bija, Zels Vilkam šitam te, Kivičam bija Kivičs, 25 gadus skatos kaut tāds, tāds. Es nekomentēšu. Jā, šito nekomentē. un tad Arēna Rīga var pievilkt attiecīgi šitie visi, tāds kā Dons, vai tāds kā kaut kāds, un pat ne... Ozols, bet pat ne Music Q, bet tas viņu side projekts, tas Bermuda 2000, tas, ko cilvēki... Tas ir labs. Tā ir tā, tas, ka muzika ir palikusi tāda, visi ir tādos joku projektos. Ja tev ir joku projekts, tad viņš ir gatavs, tā teikt, kāds tev klausīties. Tā ironija, kas mums bieži to te ar idiotu trupu, ja, ka projekts, kurā es neieguldījos praktiski necik, mēs sanācām kaut ko paspēlējām, mēģinājums pirms koncerta, ja, ierakstījām albumu kaut ko, un visi, jā, Džeki, baigi labi, visi, mēs te medīlot šādi, bet Madara mēs te visu laiku mēģinām, visu laiku kaut ko rakstam, visu laiku kaut kur sūtam, visu laiku kaut ko mēģinām, tas nevienam nav vajadzīgs. Bet tāds joku projekts latviski, tas ir tas, kas aiziet momentā. Viss. Kā teiksim, interesi? Es zinu, ka mēs kādreiz jau spēlējām, mums ik pa laikam aicināja gan uz Lietuvu, gan vēl kaut kur tepatās ārpus Latvijas vispār ir kaut kas jums parādījies, kaut kur kāds kaut ko. Tur ir vajadzīgi kontakti, tur jau tā arī tev neviens tā vienkārši kaut kur kādam zvanīs, sūtīs. Tas ir vēl viens, tas incidentā lieta, ka cilvēki vienkārši neatbild vairāk. Ir bijis tā, ka es aizsūtu kaut kādai vietai, zolīt vēstuli, piemēram, tur varētu uzstādīt koncertu kaut kādā, nezinu, tur Latvijas pilsētā atkal neminēt vārdā vietas, nebūtu tā teikt. Pēc tam es sarakstu, izsniegšu vēlāk. Aizsūtu tādu vēstuli, aizsūtu visu, tur links uz dziesmām, visu, nav atbildi. Vienkārši nav atbildi. Pēc gādēs galvenais gribēja tai vietai sūtīt vēlreiz, jo es biju aizmirst, ka viņiem sūtīju. Es skatos, atveru Facebook, ka es viņiem esmu rakstījis tieši, un nav bijis atbildi, es vienkārši to pašu visu tekstu pašpēc to, un varbūt tagad tomēr. Tā man atbildēja kaut ko, ka, mēs tur tā padomāsim, bet, vispār jau mēs nezinām, un tā, ja. Tā ir. Jā, interesanti, ka nav pieprasījums pat dzīvās mūzikas, jo kādreiz tomēr tas bija. Ir tās vietas, kur tur jau visu laiku cilvēks spēlē. Bet, acīm redzot, varbūt tā mūsu mūzika nav tā, kaut kāds ir klausīties. Vai tām vietām šeit nav vajadzīga. Tas ir interesanti, jo tur ir vajadzīgs tāds, ka pasakot, šitas ir tas, šito vai klausīties, vai šitas ir tas, kas jāklausās. Tas nav atkarīgs no tā, vai tā vieta saprotu, ka tas jāklausās, bet ja kāds viņiem ir pateicis. Nezinu, es domāju, ka tas ir tas pats, kas ar visu. Es kaut kad skatījos, lasīju kaut kādu pētījumu par to, kāds būtu ideāls prezidents, piemēram. Ja? Un tad tas, kas izlīd ārā būtībā, ir tas, ka cilvēkam nevajag augstu intelektuālu vai augstu kompetentu cilvēku. Cilvēks meklē kaut ko līdzīgu sev, un es domāju, ka mūzika īstenībā varētu būt, ka beidzot tieši tas pats. Jo, zini kā, tas ir līdzīgi kā bija ar datoru kādreiz. Jebkurš 90. gados dzīvojošs bērns mācīja uzinstalēt spēlīti, atrast kreku viņam, atlikt visu virsū, vajadzēja pārinstalēt datoru, ātri pārinstalēt datoru, visu izdarījām. Ja?
Tagad mēs to neviens nemākam, es domāju, pat, jā, bet līdz ar to visi šī ierobežojumi arī veido kādas tehniskās iemaņas, un līdzīgi jau ir arī ar muziku. Tu spēlēsi savus 7 stīgu ģitāras, tu to kameru tonis pieļauj, ka mocīs stipri ilgi, vai tev kaut kas sarāc, es nezinu, labi, ilgi vai neilgi vēl kaut kas, jā, un es domāju, ka tas ir tas pats, jo, ja cilvēki ar to mūziku nenodarbojas, tad visticamāk, iespējams, viņi līdz galam nesaprot, teiksim, tādu sarežģītu mūziku, un tad varbūt, ka tāpēc es tev prasīju, kā tev šķiet, kas ir mūzika, jo man liekas, ka iespējams, ka mainījies ir tas, ko cilvēks saprot ar to, kas ir mūzika, kas viņam patīk. Tas patēriņš ir pilnīgi citā formātā, viņš jau visu laiku kaut kur var kaut kā viņu klausīties, tad arī nav tāda, kaut kāda telefona, kaut ko tur ņemties, iet uz un koncerti arī tas jau, es jau nezinu. Es neesmu bijis, es neesmu bijis koncertiem. Mēs esam tādi labi eksperti atrod reāli dzīves, jo es neesmu bijis nevienā festivālā. Es tā padomāju, ka mēs paši pagājuši rīkojam festivālu. Es neesmu bijis nevienā festivālā nekad savā dzīvē. Nekad. Kāpēc? Man nekad nav interesējis klausīties tādā veidā. Nē, nopietni. Tā ir. Es nezinu, varbūt tieši tāds vidējais latviešu klausītājs. Jo uz koncertiem es agrāk vēl gāju, bet, tāpēc, ka atbrauc kaut kādas lielās grupas, kuras bija jāklausīties. Ko es tiešām uzskatu, ka bija tāds vēl brīdis, vēl arī, kad Latvijā tās pašas, kaut kādas tas jaunā viļņa grupas, kas parādījās kaut kur 90. gadu beigās, viņas arī vēl bija labas. Tur bija daudz, kas interesants klausāms. Mēs paši toreiz, ka bijām bildēs, tur ļoti interesants grupas līdz ārā. Kaut kad tas bija kaut kāds 2000. gads kaut kas tāds, jā. Visādi hobosi, visas šitās grupas, viņas jau bija ļoti kvalitīvas. Bet tagad, ja man pateikt kaut kādu nosauc grupu, huļiši, es tev varu pateikt reāli. Lai gan grupas ir daudz vairāk, tas ir tāds interesants lieta, grupas ir 50 reizes vairāk, jo agrāk bija tur spēlēja viens čalis, jā, tu saki, kā viss norbas, bet tā nav, agrāk, ka nebija jau tev tā iespēja. Tagad katrs kaut ko mājās grabina, katram kaut kāda grupiņa, katram kaut kas tur ir, bet vai no tā kaut kas rodās klausāms? Nezinu. Gan jau, ka kaut kādai auditorijai rodās, bet kam būtu jānotiek, lai tu gribētu aizbraukt uz festivālu? Kādam būtu jābūt festivālam, lai tu aizbraukt? Nezinu. Šis ir īstais laiks varbūt runāt par festivāliem kā tādiem. Kāpēc jūs tad rīkojat festivālu? Jūs negribat, lai kāds tur jau aizbraukt, ja tu pats nekad nebrauc uz viņu? Tas ir jautājums. Es nezinu, kāpēc. Es tieši pagājuši par to domāju, ka tajā savā festivālā, kāpēc man negribās braukt. Nezinu, laikam tāpēc, ka es domāju, tās grupas man nekad neuzzināja. Es tieši vēl pagājuši paskatījos visās tos festivāla lapās, ka tur notika 1000 festivāli kaut kādi, ja. Es negribu klausīties tās mūzikas. Man tiešām neinteresē. Es varu paklausīties ātri kaut kādā tajā, nezinu, Spotify, un es saprotu, ka tas nav nozīgs. Bet varbūt, ka tas nepareiz pieeja. Varbūt festivālā nevajag braukt mūziku klausīties. Varbūt vajag braukt vienkārši tusēt. Varbūt tam es pavēcos jau. Tam tu esi pavēcos. Šnegulēs teltī. Lai es tā dzertu vienkārši gulētu teltī, tad baigi labo kompāniju vai. Tad vajag tā. Baigi labo telti vai citu. Baigi labo telti un viss. Tad es varētu aizbraukt tā, tur uzlikt tur savu telti, uztaisīt šašliku un tad pa gabalu paklausīties mūziku. Jā. Bet, ja man tiešām nav tā, ka es šito gribu dzirdēt, ko es darīšu vēl? Kāpēc tad jūs rīkojat festivālu? Ka ir jārīko. Mēs rīkojam tāpēc, ka nav kur spēlēt. Mēs sakām, 500 eiro jāmaksā, lai tu varētu spēlēt labāk uztaisīt festivālu un spēlēt savā festivālā. Klāv, bet tas jau tur jums stipri dārgāk, kā 500 eiro izmaksāja. Jā, bet interesantāk. Vēl citas grupas dabū uzspēlēt tādas, kuras mēs uzskatām, ka viņām arī jēga uzspēlēt. Tā. Respektīvi, jūs dodat platformu, kur cilvēkiem spēlēt normālā, godīgā vidē, kur tev par to neprasa naudu? Es nezinu. Principā, jā. Kāpēc es uzdodu to jautājumu? Labi, uzdod. Jā, nezinu. Man šķiet, ka viss ir labi, kā tas ir, un lai iet uz priekšu, kā iet. Ja cilvēkiem nav muzika vajadzīga, tad varbūt, ka viņi nav vajadzīgi, bet es domāju, ka jebkas ir viņa veida, un varbūt, ka viņi atgriezīsies. Tas jau ir vēl nav zināms. Kad gadu šaubos? Es godīgi sakot šaubos, ja vienkārši skatoties un valkot kaut kādas paralēlas, kaut vai paskatīties, kas notika ar glezniecību. Ja? Viņi vienkārši attīstījās un aizgāja uz priekšu, un būtībā nav vairs runa par tehniku, bet ir runa jau par kaut kādu varbūt vairāk ideju, un iespējams, ka mūzikā tas pats. Bet kas ir, diemžēl, varbūt arī ļoti, ļoti, ļoti skumji kaut kādā ziņā, jo man liekas, ka bieži vien tā tehnika un tas, ka tu spēj nospēlēt savienojumā ar māksliniecisko, protams, ir arī baigi būtiski, lai nav tikai, ka ir traka ideja. Jo mākslā jau bieži vien mēs par mākslu saucam to, kur ir kaut kāda provokācija un viss. Es domāju, ka varbūt, ka mūzika ir līdzīga. Jā, viņi jau vienkārši šausmīgi par nevar pat tā parunāt šodien. Stratificējusies. Pareizi? Saka tā. Tā var pateikt. Pateikt, ja tu vari. Šitas būs pī.
Bet tāpēc, ka vienkārši, kā es runāju, džezā tur jau cilvēki joprojām māk spēlēt, viss notiek. Vienkārši tā arī kaut kāda jau mirusi kategorija, kur tur nekas vairs neattīstās. Tur kaut kāds mazs kaut kāds žanri, kaut ko vēl pumpē uz priekšu, bet tur jau viss ir tāds tā kā akadēmisks palicis. Ja? Tur jau cilvēki māks spēlēt, tur arī cilvēki klausās joprojām. Uz džēza koncertiem cilvēks steigā. Tāpat kā klasisko muziku. Vienkārši domāju, ka šitā ir tas pašlaik noteikti tas brīdis, ka tā visa klasiskā tāda izpratne, kas ir muzika un roka mūzika, tas viss tagad pāriet tajā akadēmiskajā žanrā lēnām. Ka viņš tā iekapsulējās, tāds kā viņš ir, tāds viņš paliks, un tur nekas jauns vairs nebūs. Viņi varēs apgūt universitātē kaut kādu, ja tur klasisko ģitāras pamats, ja roka. Bet tur nebūs tā, ka vēl būs 1000 grupas jaunas. Ja. Kas to teica? Šito teica, uzdeva jautājumu tajā, man liekas, ka Brīvības bulvārs saucās rēdījums pie Grūbiša tam te Šlāpinam. Bet kas viņa dzīvē visvairāk mainījies ir? Viņa dzīves laikā. Un viņš atbildēja tieši šo te punktu, ka mainījusies ir muzika un albumi. Jo, ja viņa jaunībā vienkārši albums bija notikums, tur bija izdeva grupa, tur bija koncepts, tur bija dziesmas, tur bija kaut kas. Tagad vienkārši nekas tāds vairs nav. Tas nav vajadzīgs. Tu izdod kaut kādu vienu dziesmu, palaid viņu, tur viss cilvēki klausās, dejo, viņi kļūst par hitu, varbūt ne, tad pasies nāk. Tas viss tāds ļoti, tā kā tāds, iesaiņots produktiņš iet, ja tev viss ir izreikināts. Un šito tev jāplēš tur martā dziesmu, jo tad viņi nostrādās, ja, šito uz Ziemassvētkiem varbūt tad aizies, ja. Bet nedod Dievs pēc jaunā gada, jo tad jau pavēla. Tāds notiek. Baigi drūmi, neviens to neklausīsies. Kāpēc ne? Baigi sūdīgi, tā kaut kāda depresīvā komandā kā savākusies. Viss kārtībā, tas ir tā jābūt. Šis ir drūmais pasaules? Drūmais, jā. Brēns, man tāds priecīgs. Ok, sorry. Zin kā, vienkārši baigi instant, jo es esmu tik ļoti atrauc, tas ir labi, ka mēs tā runājam. Varbūt mums vajag paklausīties to. Es paklausījos kaut kādu Spotifyā top 10 latviešu mūziku. Jā, par to mums vajadzētu. Baigi interesanti. Tiešām ļoti interesanti. Tas, ko cilvēki klausās, objektīvs mērījums. Ja. Tas nav tā, ka kādam liekas, tur kaut kāds tanti sūtīja un balsoja mikrofonā. Nē, bet reāli redzams, ko klausās tauta. Tur kaut kādas, es jau aizmirsu, bet kaut kur augstu bija tā grupa, teiksim, Olas. Ja, tāda. Vai pirmā vietā dziesma, tad bija kaut kāds tur Mauku Sens. Mauku Sens reāli zināms. To pat tu zini, redzēji. Jā, to es zinu. Tas arī, man liekas, parāda to, ka tas jau nav, tā dziesma ir tāda. Man šito mēģināja kaut kas vienreiz iestādīt par Singapūras satīnu. Cilvēki tas jau prikols vienkārši. Viņam patīk, tāpēc, ka prikols un tā, ja. Nē, viņi vienkārši ko klausās. Tas nav tā, ka tas nav prikols. Tas nav tipa ironiski. Tas nav tā, ka mēs brauksim vienkārši, es izmantoju šos vārdus, ironiski, prikols, piedurties vai ko, ja. Nē, cilvēkiem vienkārši tā mūzika patīk. Tas ir jāatzīst kā fakts. Tā vienkārši ir. Bet tā nav bijis arī iepriekš. Es domāju, mūsu laikā tur bija visādi brīnumi. Tur nebija tā, nav tā. Viņš ir vecs paudzes, viņš vairs neatceras. Tā nav. Tu vari pasies arī, piemēram, kaut kādus topus pa gadiem, kaut kādus, labi, es nezinu, tur pasaules mūzikā, bet ja mēs varam Latvijā, Latvijā tā nebija. Latvijā, piemēram, vēlreiz atgriezīsimies topu grupas, teiksim, 90. gados, kas bija? Ko cilvēki klausījās? 90. gados, es varu zināt, ko 90. gados. Labi, ko klausījās tavā jaunībā 2000. gados? Sen vairs nebija man jaunība, bet... Kāds tā? Es nezinu, ko klausījās. Latviešiem? Ja? Nē, ko tev vienauģi klausījās? Man vienauģi klausījās? Kā es to varu zināt? Pajaut, ko tu klausies? Nē, es nebiju radies. Es klausījos Pink Floyd un kaut kādu Deep Purple. Jā. Es staigāju kaut kādiem gariem matiem un plati padusē. Es domāju, ka klausies to, kas skanēja MTV. Jā, MTV, bet es domāju tieši latviešu mūzikā. Latviešu mūzikā? Ko cilvēki pirka? Prāta vētra skaidrs. Prāta vētra vien. Redzi, bet te varbūt... Bet tas nebija prikols. Bet, zin kā, varbūt, ka te ir tā atbilde, ka toreiz prikols bieži vien taisīja varbūt arī tādas grupas, kas bija tīri neko, piemēram, Prāta vētra un tie Reigani vai kā sauc. Jā, Reigani bija prikols, bet tas jau... Bet to cilvēku ir... Fredis, jā. Fredis nav prikols, čalīt. Nē, Gobziņš jau bija pazudis. Viņš švaks bija. Viņš bija švaks. Viņam toreiz kā Jā, viņš bija. Jā, viņam toreiz kā nogrāva visu to viņa albumu. Viņš izdeva to albumu ar tām pārcēltajām dziesmām pāri. Tas bija reāli labs. Viņam bija tas speciālais maņas, laikam, kur varēja... Skaidrs, ka viņam darbs. Nē, par Gobziņu mēs varam viņu uzaicināt atsevišķi izstāstīt, jo tā kā strādā Gobziņš, tā Latvijā nestrādā tik profesionāli neviens. Visu cieņu jāatzīst. Jā, nē, tieši tā, bet tajā laikā tā arī Gobziņš bija, viņš bija tāds izklaidējošais jokprojekts. Tas nebija, viņš neskanēja tev visu laiku par rādio, viņam bija tās pāris dziesmas, kuriem toreiz dēļ autortiesībām neļāva to albumu neizdeva, vai tur kaut kas viņš pazuda, tikai kur skanēja tautās, tas, kurš bija pārdziedājis pāri to man saujā benzīns, un tas bīstams dzīvnieks un šitos visus, ja. Zinu, par ko es runāju. Jā.
Viņam bija labas dziesmas jāatzīst. Nē, nu labi, bet ko mēs kaut klausījās? Nu, skaidrs, ka klausījās vispārējos. Vienkārši pēc tiem jokstiem, Fredis bija, bet tas arī, bet viņi jau to sev pasniedz kā vienkārši kā izklaidējošo ballīšu mūziku. Protams, viņi jau turpina tieši tāpat. Pie tam viņam ir diezgan kvalitīvs pavadošs sastāvs. Par to es teikšu ļoti, jā, tev taisnība. Tieši tā. Un tad arī tādu viņi varēja spēlēt. Bet domāju, no tādas, bet nevar teikt, ka, teiksim, tur Labvēlīgās Tīrs bija populārākā grupa, ko klausījās jaunieši. Nē, jaunieši, tā nebija. Bija Ozols, ja no hip-hops, jā. Ozols, labi, jā. Ozols bija tās tiešām, kas pirmais hip-hopā viņš ir arī tiešām populārs, jā. Viņš ir tāds kādā kulta statusā 90. gadu cilvēkiem jāatzīst. Jo līdz tam tas viss bija tikai, ja klasē klausījās viens čalis, bija kaut kāds dīvainais hip-hopers, tad pēc tam kaut kur 2000 pēkšņi visi klausījās to mūziku. Tā bija taisnība, jā. Tā bija. Es nezinu, ko klausījās jaunieši, godīgi. Tā varbūt ir viena no problēmām. Es nekad neesmu sapratis, ko viņi klausās. Pat tad, kad es biju jaunietis. Kaut kāds jau bija grupas, kas tur vēl bija? Nē, es dzirdēju visus vecos kaut kādu menuetu, bet tas jau nav 90. grupa. Līvi? Hobos arī, tas bija ļoti populāri viņa vienā brīdī. Man visai viņš patika, bet viņš bija populārs, jāatzīst, jā. Hospitāļi, jā, tā bija laba grupa. Jā. Tas jau bija. Es klausījos lietotas mēbeles no Holandas. Tā bija tīra. Bet tā bija pilnīgi underground. Tā jau vispār nekad nekļuva populāra. Skaidrs, ka nekļuva populāra. Mantojumu viņa atstājām. Bet populārs, nezinu, vispār ir labs. Bija arī kaut kādu to 90. Jā, Līvi bija. Tas arī diezgan starpsīk, visu to atmodas laiku. Viņi bija, Igo bija kaut kādiem sastāviem, bet es neatceros kādiem. Nebija. Es domāju, ap 2000 gadu šitās visas grupas viņas jau bija vecas neviens vispār, neklausījās. Nebija viņas. Labs jautājums. Lauris Reniks un Mārtiņš Freimans. Jā, vat pareizi. Mēs beidzot esam trāpījuši atmiņu sāk mūs... Jā, bet tā nebija joku muzika. Tu vari diskutēt. Paga, kāda nebija? Tu vari diskutēt par kaut kādu popmūzikas kvalitāti, bet tā nebija. Bet vispār paklausās Freimans dziesmas joprojām viņas reāli, tu viņu noklausies, tu saproti, kāpēc viņas bija populāras. Man viņas nekad nav patikuši. Bet tu saproti, kāpēc viņas bija populāras. Es līdz galam nesaprotu, bet... Šovi. Jā, šovi bija tas, kas nogalināja. Tāpēc, ka šovs tev radīja to ideju, un joprojām ir, ka tu vari vienkārši kļūt kaut kādā veidā ātri katapultēties populārs. Un arī katapultējas. Un tas nedarbojas. Šito te bija baigi labi pateica, man atkal jāatsaucās citiem redzījumiem. Bet tu saki, ka nedarbojas, bet Dons. Dons jau vēl bija, saprot, viņš bija ieguldījies pirms tam ilgu laiku. Aiša. Aija Andreja. Okay. Tajā pirmajā, otrajā šovā viņi nosmēla kaut kādu tur kvalitāti. Tas, kas dzīvoja uz ielas pusgadu. Kurš tas bija? Tas kaut kāds Snakes. Snakes. Es nepratu pateicu. Snakeam toreiz arī viņš vinnēja, viņš Latvijas tūrē brauc, atceros Egils, man toreiz stāstīja, bet viņš nekur nevarēja, nekur neviens negāja klausīties. Tad tur jau bija tā, tas nesagāja kopā tā realitāte, ka viņš uzvarēja kaut kādā šovā, bet neviens negribēja to pēc tam dzirdēt. Bet tas ir fascinējoši, jo cilvēki dzīvoja līdz un tos pirmos šovu reitingi vienkārši bija kosmos. Protams. Tur bija 20% no populācijas katru reizi ieslēdz televizoru skaties. Bet piemēram, tagad X faktori vai kāds skatās, es nezinu, tur kaut kas notiek. Es dzirdu, ka kaut kas notiek. Notiek un skatās. Ir joprojām reitings. Un skatās labs reitings. Ne 20% kaut kāds reitings, kas skatījos, pēdējais bija kaut kāds 7, 8 un būs 10 fināli. Tas priekš Latvijas labs. Tas ir nereāli daudz. 10% no populācijas ieslēdz televizoru, lai paskatītos kaut kādu X faktoru. Visu cieņu. Bet jautājums, vai šis cilvēks, jo saproti, tas nav vairs tas, kas bija kādreiz, jo es atceros visi šitie teviņi, kas izgāja no šova, viņi uz ielas nevarēja normāli pārvietoties, viņi bija slavenības, viņiem prasīja autogrāfus, ja? Protams, bet tur ir tā, cik no viņiem ir palikuši mūzikā Aīša. Bet tur jau nav naudas te muzikā tik daudz. Protams, Dons, tas jau ir baigi daudz. Pārējie visi kaut kur pagaid, ka vēl kāds ir. Kaut kas tur ir bijis, bet, saprot, to tā Rakovska teica arī kaut kādā raidījumā, ka viņi teica, tas baigi tos cilvēkus, īpaši, ka tagad viņi vēl jaunā, tur jau viņi bišķi vecāki, 18, tagad šovos piedalās arī vēl mazgadīgi kaut kādu tur, ja. Viņi tur nevar tā katapultēt to cilvēku iekšā tajā atpazīstamībā, jo viņš jau nav, viņam jau, kādu pasaka, ne visi ir gatavi tam tā, ka viņš kļūst populārs, tagad spēlē. Tas tā nedarbojas daudziem cilvēkiem. Protams, tev jau nav kaut kāds tās šovs, ja, bet pēc tam tu izēji reāli dzīvē, un tagad tev nav ne materiāls, tev nav nekā. Es tieši gribēju teikt, es domāju, ka tā ir viena no lielākajām problēmām ir tieši materiāls. Jo, zini kā, izpildītājs labāk, un mēs jau pieskarāmies, ja tu runā par Fredi, piemēram,
ja mums būtu jāvērtē Freda, es nezinu, kā jālok. Ja mēs vērtējam viņa kaut kādus vokālos dotumus, es nedomāju, ka kāds viņam liktu 10 vai vēl kaut ko. Tam nav nozīmes. Protams, galvenais ir reāli autors, kas sataisa dziesmu komponists, man liekas, ka tā ir panākuma atslēga bijusi. Un to parāda Pērkons, kuram Kalniņš bijis aizmugurē, kuram parāda Menuets, kuram bijis Kalniņš ir aizmugurē. Pērkonam bija Kulkovs aizmugurē. Arī, starp citu, tā skaitā, piedošana. Visi Paula sastāvi, kas ir populāri bijuši, tad, ja tev ir aizmugurē labs komponists, tad tur kaut kas no tā visu var sanākt. Skaidrs, ka vajag arī labus muziķus. Tāpēc jau bija tā, ka, Donam jau, man liekas, ka viņam jau tas albums jau bija kaut kāds ganīs pusgatavs, un tad viņš uzreiz viņš jau nevinnēja tajā šovā, kas tur vinnēja, neatceros. Kurš tu to zina? Kaut kas vinnēja, bet ne viņš, man liekas. Nezinu. Un viņš uzreiz izdeva savu albumu pēc tam, tāpēc arī viņam bija kaut kas, viņš varēja uz tā kaut ko bāzēties, vai viņš varēja uz savu tēvu dziesmām turpināt. Tev kaut kam jābūt. Bet tie pārējie, man liekas, ka vinnēja, zini, kas tajā gadā vinnēja bija kaut kāda meitene, kaut kāda. Tur bija tas joks par to gan Čilī, gan Lilī, gan Dons un visi šitie te. Un kaut kāda Čilī vai Lilī vinnēja. Un kur viņi ir? Es nezinu, par ko tu runāt. Es neatceros, par ko tu runā. Jā, bet šovs ir tie fenomeni mums Latvijā ir tas, un tie šovi vēl ar vienu ir super populāri. Jā, tas ir interesanti. Nē, un es varu pateikt, kāpēc jūs vairs čaļi neviens neaicina, bet liek jums maksāt. Kad tu pēdējo reizi pliksus skatos uz kādu čalīti? Vajadzētu izdarīt. Vajadzētu gan, ja tu gribētu tie cilvēki, vai tu vari apsolīt to? Mēs varam apsolīt, ja saziedos naudu. Tiešām? Es šo uzskatu par solījumu. Tad, Rudolf, ja tu mums klausies, tev ir iespēja redzēt Rihardu Bliku. Viņš man redzējis jau sen. Skaidrs, ka viņš ir redzējis, bet tas notika pēdējo reizi, vai ne? Nemaz tik nesen, ne? Tas bija citā kontekstā, tas nebija uz skatuves. Es sapratu, ka tas bija citā kontekstā, tad bez tā jau nevar. Tā, noklapojas. Jā, tā jau tas ir. Par ko mēs runājam, es vairs neatceros. Nākamreiz mēs atnāksim, mūdēsim to pašu, tikai citiem vārdiem atkal riņķi par mūsu jaunību, bērnību un cik mēs bijām skaisti. Mēs bijām skaisti. Bet, zin kā, to nevarēs ilgstoši tā. Par tevi ilgstoši neko labi nevarēs teikt, jāatzīst. Vai vienreiz kaut ko paslavēt? Maksimums 2 reizes. Un 3. reiz jau sāks, sāks taisnību teikt beidzot kāds. Kas ir, bet tu pa to Spotify paturpini? Kas ir Spotify? Pa olām es dzirdēju, es tikai nesaprotu, vai tu runā par kaut kādu grupu vai par kaut kādiem dzimorgāniem. Nē, tas nākamā reizē mēs varam uztaisīt tādu vienkārši paklausīties tos latviešu veikumus. Mums jau nav viņi ne tur jāvērtē vai ko, mēs vienkārši paklausīties un parunāt. Nē, viņi ir jāvērtē. Protams. Jo to cilvēki grib dzirdēt, kā Gatis novērtēs latviešu top 10. Es teikšu tā, mums kā rūdītiem pedagogiem ir tāds uzdevums reāli novērtēt latviešu. 10 balvas skolā. Un ir jāvērtē abos virzienos, gan ir jāvērtē 10 balvas, un es ar kaut kādām olām vai ko ar acīm, vai kas tagad. Ja tu vienkārši ir jāvērtē gan tās grupas, gan tie cilvēki, kas tās grupas klausās. Es domāju, ka ir jābūt nosodošam. Tieši tā. Jāsauc lietas īsties vārdos. Tieši tā. Mums nav no viena no ko baidīties. Baidīties vajag, bet nav no ko darīt. Es teikšu tā. Protams. Maloči. Es teiktu tā, es vairāk cienu cilvēkus, kas dara sūdu, tāpēc, ka viņiem par to maksā, nekā cilvēki, kas to dara vienkārši, bez iemesla. Tā kā jūs čaļi. Tā ir. Es jūs fucking vispār necienu. Mēs bezjēgā pilnīgi. Kas zināt cilvēks? Jūs? Tas nav... Pirmkārt, mums jāsaucās kaut kā tā, kā olas mērā. Nē, tu gribi, ja tu darīsi to, ko tev pateiks, ka tev jādara, tad nav problēma. Več jūs varat paspēlēt, jūs varat arī sūdu padzīt ārā. Vienkārši jums vajag atnākt uzlaist pareizo producentu virsū. Es taču tev Rudolfs uzdāvināja to hokeja tērpu. Tās atceries, kādā tu spēlē? Nē, pirmkārt, Latvijā jāspēlē. Sāksim ar to. Jā. Tas ir pirmais. Jā, tas ir svarīgi. Tas ir pareizs apzīmējums gan latviski un latviešu valodā. Tieši tā, jā. Pirmkārt latviski un tad pēc tam ir latviešu valodā. Jā. Bet tas varbūt nav slikti, es par to domāju. Nezinu, negribu. Varbūt vajadzētu, bet negribu. Festivāls mums neko nedos. Kas tu runā? Pilnīgi, tas ir bezjēgā vienkārši domāt, ka festivāls iedos kaut ko. Tas ir hobijs, un ja jūs tiksiet tuvāko 5 gadu laikā uz nulēm cauri, tad es prasīšu, kuru Latvijas politiķi jūs esat sadraudzējušies. Ar Piotru Avenu. Malacis.
pareiza virzienā. Vajadzēja. Toreiz, kad pirms sankcijās ielikt, man jau tur teica, ka tas ir Piotru Avenu vienkārši. Un tad sākās viss tas stulbais skandāls ar tiem porcelāniem. Es palaidu lielo naudu grām. Nē, nu skaidrs, ka Vienīgais viņš varētu tagad tā kā vēlreiz atzimt. Vēlreiz kā Fēniks no pelniem. Varbūt, ka tieši kā reiz tu viņam var teikt, ka viņam palīdzēs atzimt. Nu, jā, viņš varētu atzimt ar šo mūsu festivālu. Protams, ka viņš var. Bet viņš pagaidām pārāk nežēlīsībā kritis nevaram tā. Jā, jo jūsu festivālā bija daudz ko zaudēt. Ne. Skaidrs, viņa reputācija tomēr ir augšā. Tieši tā. Nē, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā es laikam piekritīšu, ka tāda, ja jūs gribat muziku, kuras mērķis nav nopelnīt naudu, tad visticamāk, ka festivāla rīkošanai nepieciešama kaut kāda alternatīva nauda. Vai nu tas ir sponsorēšana no kaut kādiem privātu personām vai uzņēmumiem, vai arī valsts atbalsts. Jautājums, vai vispār kā jums šeit vispār, vai tas ir vajadzīgs vispār, vai valstī vispār jāatbalsta kaut kādas tādas salašas? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nevajag atbalstīt valstī neko, bet kamēr viņi atbalsta, to izmantošu. Nē, godīgi. Es uzskatu, ka valstī nevajag atbalstīt ne sporta, ne mākslu, ne kultūru. Aleluja. Par sportu viennozīmīgi. Nē, vienkārši es uzskatu, tas nav. Tas ir kaut kāds, mums ir tāda ļoti interesanta pieeja un domāšana visā šajā, vajag atbalstīt mākslu un kultūru un sportu tajā izglītības līmenī. Kā vienkārši cilvēkiem, piemēram, tu gribi, iet nodarboties ar sportu, nevar kā pieaudzis, bet kā bērns. Tev ir jābūt visām iespējām. Visām sporta sekcijām, visas tev ir. Jā. Tāpat mūzikā un mākslā. Gribi muzikas skolē, tev visu apmaksā. Jā. Tik mazā valstī kā mūsu. Bet, ja tu kā pieaudzis vīrietis gribi zanāt kaut kādu bumbu pa laukumu, es domāju, valstī par to nemaksā. Ja tu vari redzēt, tur ir tā, kā Amerikā. Ja tu spēlē tādā līgā, kur nāk vienkārši skatīties 20,000 spēli, visu cieņu, jo cilvēki par to gatavi maksāt. Bet, ja viņi spēlē Latvijas līgā, kur nenāk neviens, amatieru hokejs vairāk apmeklēts kaut kāds nekā Latvijas līga bez mazā, tad... Par sportu es tev piekrītu, par kultūru laikam ne 100%. Tur tas ir tāds sāpīgāks, bet Amerikas modelis arī tas pats nav nekas. Es negribētu Amerikas modeli. Es gribu Amerikas modeli sportā un dažos citos jautājumos, bet es laikam negribētu kultūrā. Jautājums, vai jūs muziku var sākt par kultūras sastāvdaļu? Es domāju, ka kaut kādā mērā var. Tur ir tā, kamēr tā valsts vienkārši maksā visādiem citiem švaļiem, es saku, maksājiet arī man, jā, bet, ja nevienam nemaksās teikt, protams, ka nevajag atbalstīt tādu, kā, kam mūsu festivāls ir izdevīgs nevienam? Nē, materiāli izdevīgs nevienam. Jā, tās varētu būt. Varbūt tas arī ir tā panākuma atslēga. Es domāju, ka tas arī svarīgākais, ja jūs pārdomātu par to, ka jūs gribat nopelnīt, tad pirmām kārtām jūs te nopelnīt tāpat. Un otrkārtām līdz ar to, jā. Nē, es domāju, ka tur jau tā, atbalstīt visu kaut ko varētu lokāli. Tas ir tas ceļš, jā. Ka tev lokāli vienkārši tu uz tajā vietā tie cilvēki redz, jā, piemēram, šito pasākumu mēs gribam ka viņi pie sevis. Nevis, ka tev kaut kur valsts atbalsta, kaut kur no viena gala, no perifērija atbalsta kaut pasākumu. Viņi tik nezina, kas tur viņiem vajadzīgs, bet viņi kaut kā to naudu tur iedod pēkšņi, jā. Tas gan, jā. Bet lokāli, piemēram, Madonā ir cilvēki, es nezinu, nosauc Madonu, Cēsīs ir cilvēki, piemēram, viņi grib šo festivālu. Pašvaldībā ir nauda, lūdzu, viņi atbalsta. Viņi zina konkrēti, ko viņi atbalsta. Nevis, ka valsts izdala kaut kādu naudu, kaut kur, nezinu, mistiski kaut kādām programmām. Tur skaidrs, ka tas tā izklicerās tiek pilnībā viss. Es domāju, nepareizi. Tāds festivāls tagad arī agrāk nav vajadzības. Pozitīvs piemērs. Viņiem nevajag nekādas telces, nekādas pa nakti, nekādas zaļums. Viņiem vajag pilsētas centrā notusēt līdz 1 un tad pārvākties uz bāriem. Un bez tam mājās pie mammas gultiņā siltā. Atceries, ka Rīgas doma viņas diezgan dāsni kompensē. Tas ir interesants tās arī, jā. Dāsni nav īstais vārds. Nedrīkst par to domāt, tas rauj baigo krēņķi un dusmu. Tas kāds ļoti priecīgs, ka tu uzstājies tādu pazīstamu mākslinieku pasaules. Es vienmēr domāju, ka tas troksnis, kas nāks no viņa. Tu jau tur nedzīvo blakus. No. Tieks, tu dzīvo, zini, cik viņi priecīgi, ka viņi atkal zina, ka katru gadu viņiem tur būs. Labi, 2 dienas vēl tā. Bet, Jā, tur vispār tas pasākums ir labs, ja tam vienam māksliniekam samaksā kaut kādu miljonu prom. 500,000. 500,000, jā. Tā jau pa lēto tika cauri. 500,000. Tev jau jāmaksā 500 eiro, lai uzstātos. Tad tā arī var nopelnīt. Paņemt 1000 tādas grupas kā jūs un var paņemt normālu grupu. Zin kā. Nē, labi, bet cepar nost. Viņi vismaz atved tev kaut kādu tiešām tajā brīdī aktuālu pasaules mākslinieku. Tādā ziņā nevar viņiem pārmest. Tas ir tas, ko cilvēki grib klausīties. Tas tiešām nav tā, ka tu 3. līmeņa kaut kāda zvaigzne, ja? Ko tipa vienmēr kāds... Es nekad nebiju dzirdējis. Par to cits tāds, bet viņš tiešām skatījās. Okay. Lai kā viņš saucās, es nezinu. Es te brīdī zināju, tagad es aizmirsu. Kaut kāds Smits bija. Smits vienalga. Nē, protams, tas jau labi, ja cilvēkiem patīk klausīties Smitus. Tu jau pats arī uzstājies? Kur? Pozitīvs? Tas bija cits pozitīvs.
Tas jau nav, tajā laikā tas vēl vispār bija kaut kas, viņš jau tas festivāls pilnīgi transformējies. Nu, skaidrs, ka viņš, un labi, ka viņš ir transformējies. Nu, jā. Jo viņš visticamāk nevarētu eksistēt tajā formātā. Viņš iet līdz laikam, protams. Jo tas formāts jau bija tas sākotnējais, kur arī brauc visas tās populārās, visi tiem jūz, visi un cilvēki klausījās, un, nu jā. Bet es teiktu, ka man liekas, ka viņš toreiz bija labāks, bet varbūt vienkārši es pats palieku vecāks. Nu, tu biji jaunāks, un, protams, tas ir... Nu, skaidrs, ka bija jaunāks, protams. Kā tu esi bijis tā festivālā tagad, nu? Mēs bijām uz 40 minūtēm. Kad? Tad, kad es uzstājos. Nē, bet, nu, piemēram, tagad Rīgā. Tagad, nauda nav kur likt. Nē. Daudz noteikti. 100 eiro, es nezinu, 50. Vairāk. Bet es domāju, ka tas ir ok, ja tu saki, ka tas mākslinieks, ko mēs tur runājam, tiešām ir cilvēki klausīts, nu tad 100 eiro nav slikts variants. Nē, protams. Un tā ir viena no lietām, kas ir, piemēram, ka tāds potenciāls, ja būtībā arī mūzikas grupām ir, man liekas, jo, teiksim, nu, zini kā, nu nav tā, ka es nevaru samaksāt 75 eiro pa biļetiem, vai 125 pat, ja vajag. Protams. Jautājums, vai es uzskatīšu to, ka tas ir tā vērts, bet iespējams, ka jūs man, piemēram, kā vecam kaut kādam entuziasmam pateiksim, ka tur ir kaut kādas grupas, kas man, piemēram, ir bijušas svarīgas, piemēram, lietotas mēbeles no Holandas, tur ir vēl kaut kādas manas, piemēram, droši vien, ka jaunības grupas, jo tas sentiments jau visiem ir iekšā, ja. Iespējams, ka, nu, jā, varbūt festivāls 2 dienu nav variants, bet, teiksim, 1 dienas kaut kāds pasākums Rīgā. Nē, tev jau kā reiz Rīgā, tu forši tādi paklausies aiz mājās, Jā, tev nav jā. jābrauc tur kaut kādi 120 km jāguļ teltī. Protams, un šī gadījumā cena vispār nebūtu tā, kas spēlē lomu, tā kā es domāju, ka jautājums droši vien par to, kā vispār piesaistīt cilvēku, un cena ir sekundāra. Izņemot, protams, kaut kādiem muziķiem, kuriem naudas tāpat nav, vai ne, un tad, nu, mazliet jau arī skumīgi, ka viņi neko nevar klausīties. Tā viņam jāmaksā 500 eiro par uzstāšanos pašiem. Nu, 500 eiro saliec kopā 2. Jā, nu, tā ir. Nu, slikti nav ko darīt. Am Golf von Biscaya ein Mägdlein stand, ein junger Matrose hielt sie bei der Hand. Sie klagt ihm ihr Schicksal, ihr Herz war so schwer, sie hat keine Heimat, kein Mütterlein mehr.